Šeit diezgan labi redzam nepārāk veiksmīga sliekšņa konstrukcija, kur šis ārējais metāls, viņš ir praktiski pāris milimetru attālumā no šīs nākamās detaļas. Un, kā redzams, ar to diezgan labi pietiek, lai šī te spraudziņa neveidinātos īsti labi, un korozija diezgan labi ņem virsroku šajā vietā. Tā kā jā, galvenais viss ir šī ventilācija. Ļoti bieži, tāpēc arī mašīnas, kurām šeit sliekšņu šīs te uzlikas, tas slieksnis zem viņām sapūst tieši dēļ šī iemesla dēļ, ka nav ventilācija, nav kur palikt mitrumam, un arī bieži vien ir, piemēram, pa grandceļiem braucot, tur sadzen tos smalkos putekļus, un tad tur viss ir slikti.